Nu, lūk, ieejam Jobox aplikācijā, lai sāktu drukāšanu. Mums ir saslaisots fails, kur mēs atvērsim no slicera, Rusu slicera manā gadījumā. Tad es uzspiedīšu add file, un tad es to pašu STL, kurš nav saslaisots, vienkārši ievilkšu un uzvilkšu uz šī te virsū. Tur parādīsies redzams, kad būs tāda līnija apakšā. Tas nozīmē, ka tie abi faili ir tā kā apvienot. Šeit uzspiež, cik daudzas reizes tu vēlies atkārtot konkrēto izdruku. Nu, attiecīgi, tev vajadzētu 11 tās plāksnes, bet parasti viņas ir kaut kur līdz 8, 4 līdz 8. Jārēķina, cik dienās tu iesi nomainīt spoles un drukāšanas virsmas. Arī jārēķinās to, ka drukas virsma kļūst šaurāka. Viņi paliek tāda vairāk kā taisnas stūrs. Un ieteikts izmantot 189 mm. Arī iespējams drukāt 204 mm. Bet tas nav iesakāms, jo tas bojā kaut ko printeru virsmām vai arī tai pašai Jobox sistēmai ielās tajā viņa aprakstā. Bet, uz 189 mm var drukāt droši, un kad drukā uz 4 vai vairāk drukas virsmām viena pēc otras, tad var ļoti daudz ko izdrukāt. Sīkas detaļas, kurām savādāk vajag ļoti daudz laika pavadīt pie 3D printera, lai viņas izdrukātu. Nu ko, varam ielikt. Karta ir ielikta. Spiedīsim drukāt. Jau ir uzsildīta drukas virsma un ekstruders, līdz ar to darbs sākas nekavējoties. Tagad norisināsies kalibrācija 49 punktos kopā. Tas būs ilgi, tam mēs pārliksim. Šajās vietās ir tāds gumijas, kuras izmantojot PEI drukas virsmas, kuras redzams video, jānoņem. Es viņas paliku kā mīkstās kājas zem pašas konstrukcijas Jobox. Interesanti, ka drukas virsma ir otrādi, kā te būtu jābūt normāli, ja nebūtu šī sistēma.
izdruka pabeigta. Ja tur būtu vēl drukas virsmas, viņš turpinātu tik daudz reizes, cik ieprogrammēts.